Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Mani sauc Līga Nagle, un tā ir mana kolēģe Laura Indrikova. Un vienā no iepriekšējām Audita akadēmijas epizodēm runājām ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par interešu konfliktu un korupciju. Un šodien mūsu sarunas temats būs par krāpšanu. Un, lai runātu par krāpšanas jautājumiem, esam aicinājuši šodien pie mums virsprokuroru Māri Leju. Labdien, Māri! Labdien! Labdien, Māri! Un sāksim ar pašiem pamatiem un pirmo jautājumu, kas ir krāpšana. Un varbūt jūs varat arī noraksturot, kā tā atšķirās no interešu konflikta un arī no korupcijas jēdziena. Krāpšana, tā vienkāršiem vārdiem sakot, varētu raksturot kā dažādiem viltus paņēmieniem mantas izmānīšana no personas, situācijā, kad viņi atdod labprātīgi otram mantu, neapzinoties, ka viņa tiek apkrāpta, zaudējot viņu, nesaņemot pretīm neko vai saņemot acīmredzami kaut ko mazvērtīgāku. Ja. Teiksim, tāds elementārs piemērs varētu būt, kad pie personas vēršās ar lūgumu aizdot naudu, zinot, kad to naudu paņems un nekad neatdos. Un persona, uzticoties, ka darījuma partneris būs godīgs, aizdod šo naudu, bet gala rezultātā naudu nekad arī nesaņem atpakaļ. Ja. Krāpšana var izpausties ļoti dažādos veidos, ja, un līdz ar to tādā mūsu formātā tās daudzveidīgās iespējas, kādā varētu tā notikt, nav iespējams izstāstīt, bet galvenais ir tās pazīmes ir viltus. Persona neapzinās tajā brīdī, ko viņa izdara, ka viņa izdara pati sev kaitējumu. Un attiecīgi šī manta tiek zaudēta. Ar ko viņa atšķirās no interešu konflikta vai korupcijas? Tā pirmā pazīme, ko es teiktu, ar ko viņa principiāli atšķirās, ir, ka krāpšana parasti ir starp divām fiziskām personām, vienalga vai tā ir fiziska persona vai divas fiziskas personas vai fiziska persona un juridisks uzņēmums, kā privātu uzņēmums. Ja? Bet tur, kur mēs runājam par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīts ar korupciju vai interešu konfliktu, tur ir vienā pusē privāta persona vai privātu uzņēmums un pretīm stāv valsts. Bet atsevišķos gadījumos jāsaka tā, ka šī krāpšana var ļoti, ļoti pietuvināties pie šiem te amatnoziegumiem, interešu konfliktu un korupcijas. Un tādu kā piemēru varētu minēt situāciju, kad valsts amatpersona pieprasa no personas par lēmumu pieņemšanu, viņai labvēlīga lēmuma pieņemšanu kādu naudu, zinot, ka viņa tādu lēmumu nekad netaisās nemaz pieņemt. Šeit arī ļoti liela līdzība izveidojās ar krāpšanu, jo privāta personai tiek iestāstīts nepatiesas fakts, ka es tev došu pretīm lēmumu, ko tu gribi, bet reāli es to lēmumu nepieņemšu. Tā īsumā es varētu raksturot šo te atšķirību. Varbūt jūs varat minēt arī vēl kādus piemērus par krāpšanu, varbūt kādu, kas šobrīd ir viena no populārākajiem krāpšanas veidiem. Es domāju, daudziem nav paslīdējis garām, kad arī es, ka pirmo vārdu izdzirdu krāpšanu, man asociējās tas, ko mēs domājam, daudzi masasaziņas līdzekļos dzirdam par telefonu krāpšanām. Ja. Tas ir, kad uz telefonu vienkārši pazvana no nezināma numura un sākt iztaujāt par dažādiem jautājumiem. Agrāk bija ļoti regulāri, un arī es personīgi biju saņēmis vairāk zvanus par iespējām veikt finanšu ieguldījumus. Tajā laikā, piemēram, man personīgi nebija problēmas noraidīt un ātri pārtraukt šo sarunu, jo man tas bija absolūti neinteresējošs temats, ja. Bet pēdējā laikā, vismaz no savas personīgās pieredzes, jāsaka, tā ir bijuši tādi telefonu zvani, kur jāsaka, es pats nedaudz bišķiņā apmulsu, vai katrā ziņā man jau sāka rasties šaubas. Un, proti, dažus mēnešus atpakaļ es saņēmu zvanu no nezināma numura, un zvanītājs stādījās priekšā, ka zvana no policijas.
Un informēja mani, ka no bankas konta esot mēģināts uz manas, viņš man saka jautāt, vai jūs kādam izrakstīs pilnvaru, un tā kā es atbildēju, ka nē, tad bija stāsts par to, ka no bankas konta ir mēģināts izņemt naudu, izmantojot šo pilnvaru, ko it kā es esmu parakstījis. Es, protams, jau ar tādu pietāju, jau saprotot, ka nevar tam ticēt, ko stāsta. Es pirmkārt pārjautāju, no kuras policijas nodaļas zvana, bet es domāju, parastam cilvēkam tas arī neko neizteiktu, ja, jo policijas nodaļu nosaukumi tagad ir tik sarežģīti, kad varētu arī neizsakot līdzi un neuztvert. Ja. Es viņam pajautāju, pa kuru banku mēs runājam, tad es pārliecinājos, ka tā nav banka, kurā man vispār ir bankas konts. Un tā tālāk, bet es to sarunu diezgan ilgi paturpināju. Bet galvenā doma, uz ko es virzīju, beigās es pateicu tā. Jo es jūtu, ka no manis arvien vairāk es turpināju sarunu, un jo ilgāk es turpinu sarunu, jo viņi vairāk grib no manis dabūt informāciju, kur es esmu, kādās mājaslapās esmu atstājis savus bankas kartes datus. Un pēc tam es jau sarunas laikā lieku kopā, un es domāju, kāds sakars ar viltoto pilnvaru un bankas datiem. Jo viltot pilnvaru uztaisīt, zinot manu vārdu uzvārdu, ja, kāpēc te bankas dati kaut kur parādās. Bet galveno domu es virzīju, ja jums vajag, izrakstiet pavēsti, es pie jums ieradīšos. Un tāpēc man arī būtu cilvēkiem ieteikums, ja tiešām zvana un stādās priekšā no policijas, pēc iespējas izvairīties vispār kādas savas personīgās informācijas izpaušanas, un aicināt, lai policijas darbinieks izsūta pavēsti likumā paredzētajā kārtībā vai pasaka vismaz, kurā vietā ierasties, kādā policijas iecirknī un kad. Ja? Jo cilvēks nezinot, šādā veidā var tiešām izstāstīt pārāk daudz informācijas, ko pēc tam varētu izmantot, lai piekļūtu gan privātajam datoram vai arī bankas kartes datiem. Tās iespējas ir, laikam, acīm redzot, šobrīd ir tik daudz, ka es pat par tām visām arī pats nezinu līdz galam. Un kāda būtu tā pareizā rīcība cilvēkam, jo es saskāros ar ļoti līdzīgu gadījumu, tāpat kā jūs pirms kāda laika, un arī man šie te jautājumi tika uzdoti, teiksim, vai es neesmu bijusi pastā, vai es neesmu bijusi vēl kādās iestādēs, kur acīm redzam mēģinājumi saprast, kur es esmu devusies, vai kaut kur esmu atstājuši šos savus personīgos datus, un es tajā mirklī, kaut kādu mirkli es tiešām domāju, kāds man zvana no policijas, un es turpināju šo te sarunu, bet tad es tā kā noliku, lai atzvanītu vēlreiz. Un pēc tam, protams, atzvanīt nebija iespējams, vai arī es atzvanīju uz kaut kādu pilnīgi citu telefonu numuru. Un es domāju, vai man būtu jāpiefiksē šis te numurs, vai man kā privāta personai tad būtu jau tā kā jāziņo, ka mani mēģināja apkrāpt, jo es zinu ļoti daudzus paziņas, kam arī pienāk šāda te līdzīga veida zvani, un viņi, tā kā, neko, pienāca un viss, un, kārtējais mēģinājums, un arī nekur neziņo, neko nedara tālāk vairāk ar šo te informāciju. Atbildot uz to sākotnējo jautājumu, es teiktu tā, ka, ja tā ir tiešām no policijas, tas ieteikums ir tas, ko es jau arī minēju iepriekš, neizpaužot nekādas īpašas informāciju par sevi, par bankas datiem un tā tālāk, aicināt vai izsūtīt pavēsti, kur ierasties, vai lai paskaidro, mutiski paskaidro, uz kuras policijas iecirkni, sarunāt, kad es atnākšu, un uz vietas tad mēs arī visu noskaidrosim. Tādā veidā. Un es pieļauju, ka arī dažos citos gadījumos, ja tas nav no policijas, varbūt tādā veidā var mazināt šo te interesi krāpniekiem ar jums komunicēt. Citos gadījumos vēl tāda iespēja, to es vienkārši apsveru, kad var palūgt, lai pārzvana kaut kādā citā mirklī, kad jums esat klāt pieaicinājis kādu citu cilvēku, kuram jūs uzticaties, kas jums blakām un dzird varbūt tās un arī palīdz varbūt kaut kādā veidā izsekot. Jo patiesībā šīs sarunas, es arī vēl brīvdienās paklausījos vienu YouTube ierakstu, kur tieši bija fiksēts tā analītisks raidījums par sarunu ar krāpnieku. Ja? Ka šīs sarunas ar krāpniekiem ir diezgan ātrā raitā tempā, ka tu pat arī pārzini to sfēru, brīžiem vien ir ļoti grūti izsekot, ko tev stāsta. Ja? Un tad ir tā, un daudziem cilvēkiem, es domāju, rodas problēma. Viņi negrib varbūt tās atzīties, ka es nesapratu un pārpratu, tikai jā, vai arī atbild uz jautājumiem tik tālu, cik tālu var. Ja?
Tā kā 2 ieteikumi īsumā. Aicināt, kad es esmu gatavs ierasties uz vietas, un vai otrs ieteikums, kad pieaicināt kādu sarunā piedalīties un uz skaļo mikrofonu uzslēgt, lai jums kāds no malas ir. Lai gan drīzāk es teiktu tā, ka vēl 3. ieteikums vispār neiesaistīties, jā, un šādās te sarunās. Jā, bet sakiet, ja piemēram būtu tāda situācija, ja es būtu uzķērusies uz šī krāpšanas gadījuma, es būtu aizskaitījusi naudu un pēc tam sapratusi, krāpšanas gadījums ir noticis. Ko man darīt? Pie kā man vērsties, vai vērsties policijā ar iesniegumu, vai ko man darīt? Tad tur ir tikai ar policijā ar iesniegumu. Tur vairāk citu variantu nav. Protams, ar iesniegumu, kurā arī tad pēc iespējas precīzāk norādīt tos apstākļus, pie kādiem tas viss ir noticis. Jā. Un, ja, piemēram, organizācija vēlas pasargāt savus darbiniekus no kaut kādiem tur e-pastiem, krāpnieciskiem vai zvaniem, kas ir tā varbūt pareizā rīcība, ko organizācijai vajadzētu darīt? Organizācijas ļoti dažādas. Es pa visām uzreiz noteikti nevarēšu atbildēt, bet acīm redzot, organizācijas vadībai, ņemot vērā to sfēru, kurā viņi strādā, būtu vērts apzināt, vai riski ir, kādi riski, vai tiešām viņi ir pietiekoši lieli, kad varētu vērst pret viņiem krāpniecību. Un, ja šis risks ir samērā liels, tad apdomāt, kādus pasākumus, preventīvus pasākumus uzņēmums varētu darīt, lai šos riskus mazinātu. Pirmām kārtām jau, protams, tas būtu darbinieku informēšana, apmācība par tiem tipiskākajiem gadījumiem, kādos, ņemot vērā uzņēmumu specifiku, pret šo konkrēto uzņēmumu varētu būt vērsta krāpšana. Jā. Tā izskaitā arī mums tāds populārs teiciens sarkanajiem karodziņiem. Un kāda varbūt ir tā auditora loma? Kas ir tie sarkanie karodziņi, ko viņš varētu mēģināt noķert šajā visā krāpšanas schēmās? Tik tālu, cik tālu man priekšstats ir, tad auditors pamatā strādā pēc dokumentiem. Līdz ar to tad, jautājums ir, ko pats auditors pēc dokumentiem vien var pateikt. Nav tā gluži varbūt, kad nekad auditors nespēs identificēt šīs te aizdomas. Ir varbūt arī atsevišķos gadījumos šādi sarkanie karodziņi. Tas, protams, atkal ir jautājums, kurā uzņēmumā auditors šobrīd strādā, ja, un kāda ir šī uzņēmuma specifika. Bet, kā piemēru varbūt varētu, kas man nāk šobrīd prātā minēt, kad parādās darījuma slēdzēji ar dažādiem vārdiem, bet tiem pašiem bankas datiem. Vai otrādāk, ir kaut kādas nekonsekvences kontaktos. Ja. Vai arī, uzņēmums slēdz darījumu ar uzņēmumu, un darījums ir tāda rakstura, kas faktiski neatbilst uzņēmuma darbības sfērai. Ja. Uzņēmuma reģistrātā, piemēram, tāda darbības sfēra nav paredzēta. Tas ir tādi daži varbūt tās piemēri, kas man šobrīd nāk prātā. Un bieži vien auditori vērtē iepirkuma procesus. Un iepirkumu procesos bieži vien arī auditori konstatē, ka, viens un tas pats iepirkums gadu no gada tiek noslēgts ar vienu un to pašu pretendentu. Kā jūs raksturotu šo situāciju? Vai te būtu pamats šaubām, ka šeit ir bijis kaut kāds apakšā sarunāts darījums, piemēram? Šaubas te varētu izteikt, protams, jā, bet tāpat laikā jāsaka tā, ka auditors, izņemot savas subjektīvās šaubas, laikam šajā situācijā neko vairāk nepateiks. Un es varētu minēt arī no savas prakses, ka pēc dokumentiem, tur ir problemātiski, pat ja uzvar viens un tas pats, vai parasti uzvar viens un tas pats, konstatēt, ka tiešām tur ir bijušas apakšā diezgan nozīmīgas nelikumības. Un tas piemērs, ar ko es saskāros savā praksē, bija, ja paraugās, iepazīstoties ar iepirkumu dokumentāciju, iepirkums ir noticis strikti pēc noteikumiem. Un tikai pateicoties tam, ka bija
operatīvie darbības pasākumi uzsākti un ierakstītas amatpersonu sarakstes ar vienu no pretendentiem, atklājās, kas tad patiesībā tur tajā iepirkumā bija noticis, un proti amatpersona pirms iepirkuma iesniegto piedāvājumu atvēršanas sazinājās ar pretendentu, zinot jau kādas ir cenas pārējiem, un pateica, ka klausies, tavs piedāvājums ir ļoti zems. Principā tu vari droši viņu krietni uzskrūvēt augstāku cenu, un tik un tā būs uzvarētājs. Un attiecīgi pēc tam notika, un arī sarunās redzams, kā viņi sarunāja satikties, lai samainītu šīs tāmes. Rezultātā, kas ir uz galda reāli, mēs redzam to galējo tāmi, viss pēc noteikumiem uzvarēja lētākā cena, un tiešām arī tā samainītā tāme bija ar lētāko cenu. Ja? Un līdz ar to nesot šīm te telefonu sarunām, gala rezultātā nebūtu izdevies atklāt šo te krāpšanu. Ja? Un līdz ar to, teiksim, atgriežoties varbūt nedaudz pie tā, ko mēs arī pirms šīs te ierakstā runājām, te ir jautājums par to, cik būtiskam jābūt aizdomas slieksnim, lai auditors pats reaģētu. Patiesībā manā skatījumā šis te piemērs liecina par to, ka pat tad, ja nav pilnīgi drošas pārliecības, ka tur apakšā ir kaut kāda negodīga rīcība, bet ja ir zināmas aizdomas, kad manā skatījumā ir labāk ziņot, tiesība aizsardzības iestādēm neko neziņot, jo šajā piemērā tieši arī, ko jūs sākumā minējat, jā, jūs redzat, ka regulāri uzvar viens un tas pats, pēc papīriem jūs jau neko parasti, jūs ar tām aizdomām tā mēs arī paliksim, bet ja jūs vērsīsieties tiesība aizsardzības iestādēs, ir iespējams vismaz uz priekšu, savācot papildu pierādījumus, iespējams noklausoties amatpersonu sarunas, ja, kas piedalās iepirkumos atklāt, kādā veidā tad mēs panākam, viņi tas ir panākt to rezultātu, kad regulāri uzvar viens un tas pats. Vai tur apakšā ir šādas te tāmju apmaiņas, kā es minēju, vai nu tur varbūt tās ir arī kaut kādi nelikumīgi maksājumi no privātpersonu puses, amatpersonām, kas sēž iepirkuma komisijā. Un kas ir tie sodi, kas var tikt piemēroti privātpersonām par šiem te krāpšanas darbībām? Ar ko jārēķinās? Ļoti abstrakti runājot, sodi mums ir brīvības atņemšana, reāla nosacīta, naudas sods, sabiedriskie darbi. Tie galvenie pamatsoda veidi. Tas, ar ko reāli personai būtu jārēķinās, kas ir vainīga šādās krāpnieciskās darbībās, tas, protams, lielā mērā atkarīgs no konkrētā noziedzīgā nodarījuma izpausmes formas, jā, piemēram, cik liela bija krāpšanas summa, cik lielas vai cik gudras vai viltīgas manipulācijas tur ir veikts, lai tiešām to izdarītu. Jā. Jo lielāka summa, jo lielāka enerģija ieguldīta tāda viltīgu paņēmienu izdomāšanā, jo sots varētu būt bargāks. Un otrādāk atkal, jo primitīvāk, jo mazāka summa, jo mazāks sots. Un, piemēram, ja auditors iepriekš ir vērtējis kādu konkrētu jomu un nav konstatējis, nav ieraudzījis šo te krāpšanu, vai pēc tam tiesība aizsargājošā iestāde, ja, teiksim, vērtētu to pašu, skatītos tos pašus jautājumus, līdzīgi, iesaistot to, ko auditors ir redzējis vai neredzējis, tad auditoram būtu kaut kāda atbildība par šo, ka viņš nav redzējis kaut ko. Abstrakti ņemot, noteikti tā nevarēs atbildēt. Teorētiski varētu runāt par atbildību tad, ja tiešām tās aizdomas bija ļoti spēcīgas. Tad jā, jo ja principā tās aizdomas jau ir tā, ka gandrīz droši, ka tur ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, tad ir krimināla likumā paredzēta tā atbildība par neziņošanu, ka izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums. Ja? Tad varētu iestāties uz tā pamata atbildību. Bet tas ir tiešām, ka tām aizdomām ir, tās pat nav aizdomas, tas ir ļoti droši jābūt, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums. Pārējos gadījumos, ka tiešām, ja mēs runājam tiešām par aizdomām, vai tas ir 50 uz 50, 30 uz 70, ja, tad tā ir, ja to jautājumu neregulē normatīvi akti, tad tā ir auditora iekšē, es domāju, rīcības brīvība, kā labāk rīkoties. Bet tā varbūt sasaistē ar to, ko jau es pieminēju, kad, es teiktu tā, kad ja tās aizdomas nav pavisam vājas, tad labāk ziņot nekā neziņot, jo tādā veidā var, ja ne uz pagātni kaut ko atklāt un mainīt, tad iespējams uz nākotni. Jā. Un tas ir tas arī, ko jūs iepriekš minējat arī par privātpersonām. Jā, viens, kad parasti tā arī aprobežojās, un viens tālāk neko neziņo, zvanu saņēma visus uz redzēšanos, laimīgi, kad saruna beidzās. Jā.
kad tiešām ir labi, ka ir cilvēki, kas ne tikai veiksmīgi paši izvairās, bet pat tiešām arī tālāk ziņo vienalga, vai tie ir tiesība aizsardzības iestādes vai kaut vai žurnālistiem, kas kaut vai tajos Delfos vai TVNetā pasniedz citiem šo informāciju un brīdina. Jā, un kā varbūt ir ar informēšanu un arī sevis izglītošanu šajos jautājumos, vai ir kādi ieteikumi, kur mēs, auditori, vai varbūt arī organizācijas, tad var griezties, lai papildus noskaidrotu šos te jautājumus, lai papildus izglītotos, lai saprastu, ka šī te ir krāpšana un arī neiesaistītos gan krāpšanā, gan arī novērstu sevi no šiem te krāpšanas riskiem. Teiksim, pirmais, ko es tieši kā auditoriem varbūt ieteiktu, uzņēmumā noteikti ir kāds jurists, pakonsultēties ar juristu. Jā, tāds būtu ieteikums. Un sabiedrībai kopumā, laikam šobrīd ir pietiekami daudz informācijas par tādiem būtiskākajiem un populārākajiem krāpšanas veidiem. Es domāju, jā, es drīzāk varbūt tās pat teiktu tā, varbūt tas ir mans subjektīvs viedoklis, es pat drīzāk teiktu vienkārši sabiedrībai, katram mums atsevišķi pašiem vairāk sekot tam, kas faktiski ir pieejams. Problēma, man liekas, mūsdienās ir tā, ka mums varbūt vispār kopumā ir pārāk daudz informācijas. Jā, kā rezultātā cilvēks vienkārši apjūk un varbūt beigās neseko nekam, bet tieši, teiksim, par šiem te krāpniecības schēmām, kuras pēdējā laikā ļoti intensīvi manā skatījumā, vismaz man personīgā lokā apkārt es redzu, gan pa telefonu zvaniem, gan īsziņās atnāk, ja, kad tas ir diezgan svarīgi katram cilvēkam pašam apzināties, ja, to nepieciešamību sekot. Ja. Un, kaut vai tas piemērs, ko mēs runājam arī pirms podkāsta par īsziņu saņemšanu. Ja, ja jūs saņemat īsziņu aizdomīgu, ja, tad arī nesteigties tur izpildīt visu, ko jums tur lūdz, bet kaut vai ieskatīties interneta avotos, Delfos un TVNetā, jo tai piemērā ar īsziņu par tuvākajā laikā paredzēto tiesas sēdi, kur ir jāierodās. Principā tai pašā dienā, ja es nemaldos, jau bija gan tiesas mājaslapā jau paziņojums, ka tās ir krāpnieciskas īsziņas, gan arī vispārīgajās masaziņas līdzekļu lapās, ja, kad esiet uzmanīgi. Un sakiet, vai prokuratūra arī piedāvā kādas mācības? Prokuratūra piedāvā mācības, bet prokuratūra piedāvā vairāk pašiem prokuroriem, tiesnešiem, izmeklētājiem. Ja, teiksim, uz āru. Es, katrā ziņā es nezinu, neesmu dzirdējis, kad būtu, teiksim, rīkotas mācības par to, kā privātpersonām izvairīties no krāpšanas. Liels paldies par šodienas sarunu. Bija ļoti daudz vērtīgu ieteikumu gan mums kā auditoriem, gan arī organizācijām, gan arī kopumā sabiedrībai, kā sekot līdzi šiem te krāpšanas jautājumiem un arī ka nepārtraukti jāizglītojas. Un ja ir kāds krāpniecisks gadījums vai, piemēram, kāda aizdomīga īziņa, tad visdrīzāk sākumā ir jāpaskatās, kas ir rakstīts par šo te internetā, vai vismaz jāuzzvana kādam savam labam draugam, un pirms atbildēt, pirms rīkoties, un šādā veidā sevi izglītojot, un arī šādā veidā sevi pasargājot. Liels paldies, ka šodien atnācāt, un uz tikšanos! Paldies!